Nu, tas ir tā, ka izbaudot katru momentu, katru lapiņu, kas kustās vējā, noguļoties zem kāda koka vai kur, un tu priecājies par visu to, kas tev ir apkārt, visu to skaisto uzņem pilnā mērā. Un tad, tā nesteidzoties pieraksta un sapņo tālāk. Radošā ekstāze, kad visa pasaule pazūd. Tad tu dzīvo tikai tajā tapumā. Tas kanāls ir atvēries uz augstāko, jā. Tās pa lietām. Līdzīgām. Kritiķis saka, man esot savas sejas, un tādēļ es vērtīgi rakstot sejas. Bet vai tad es augstu dzejnieka slavas? Mans sejas ir daudzas, lai nav man savas. Tā es daudzajās raugos, tās uzzīmēju un ieņemu sevi un izauklēju. Pēc ģīmja un līdzības pantos tās taisu, tiem, kam savu sirdi vaļā raisu. Un atkal atpakaļ atdāvāju, jo ne jau priekš sevis tās dzējas es krāju. Un ja kādam acis sāk virdzēt aiz prieka, man tomēr šī dzēja neliekas lieka. Pirmais sapnis man bija Tomas Manns, un nevis dzēja, bet proza. Tonio Krēgar, tāda novelīta. Vai es stāvēju dzīvoju kā noburts. Man viņš likās tik ļoti tuvs. Tas cilvēks, kas neiederīgs nekur, jāsaka, tajā sabiedrībā viņš neiedērās. Viņš ir tāds vienpatis. Skolā es biju gauži nelaimīgs. Neprat pietiekam glīti uzvilkt tur tos burtus vai kaut kā tā, un kaut kas man vienmēr sagāja dēļi, un tā nāca, tad tikai drusciņi kaut kādā augstākās klasēs, ar 4. klasu, un tad es gan kļuvu par teicamnieku pēkšņi. Tad, jāsaka, kur vairāk kaut ko sāk prasīt tomēr no cilvēka intelekta, nevis kaut kādu atdarināšanu tikai vai tam līdzīgi. Kad sieva negatavo, tad es gatavoju. Kad viņas nav mājās kaut kur un tā man vienam, bet viņai patīk tā, kā viņa gatavo. Man arī patīk, kā viņa gatavo, bet man patīk arī tā, kā es gatavo. Bāda diena pēdējā man bija ceturtdiena. Reiz nedēļā man iznāk tā vai tā, jāsaka, katrā mēnesi pauzē, bet tās lielās es taisu 4 reizes gadā. Pēdējās dienās esi tīrais gars. Tais tad ir tik viegli, tik labi un tāda, kā es taisnu enerģijas piepūlu jūt. Man patīk vienreiz Knuts Skujenieks starp citu izmet tādu frāzīti. Oriģinalitāte ir laba, ja to nemana.
Es tā padomāju, vai Dienī, tā taču ir šausmīgi dziļa doma. Ka tu, jāsaka, gribi būt oriģināls, tev nekas tur nesanāks. Viņai jāizaug no cilvēka paša ārā, jāsaka, no viņa būtības. Un tad tu nevari nebūt neoriģināls. Ja tevi ir, jāsaka, šis te, personības, var teikt, personības kaut kāds tas savdabīgums. Mana meditācija, var teikt, arī manas lūkšanas. Tā ir dzēja un mūzika. Svarīgie, jāsaka, ir ne tās institūcijas, bet svarīga ir tā cilvēka tiešā saikne ar Dievu. Vienam kokām nav divu vienāda lapu. Ne katrā lapa atšķirās, un kur tam mēs cilvēki. Mums tie dvēseles raksti ir tik dažādi, un tāpēc, katram jārada pašam savu reliģiju. Bet es tā kopumā ņemot, pārskatot visu savu dzīvi, esmu secinājis, ka it kā visas izdarītās kļūdas, kas man sākumā likušās kļūdas, un pēc tam es esmu sevi par to nosodījis, bet beigās tās kļūdas bija savā vietā, tur man bija jākļūdās, lai atbrīvotos no liekā, kas man izrādījās nav bijis vajadzīgs. Nē, tāpēc man tā kristietiskā grēku nožēla tā riebja. Es teikšu, tur nevar, tu dari to labāko, ko tu uzskati par vajadzīgu tai brīdī un neplēs sev matus un nekais pelnus uz galvas. Tas neko nedod, tas ir bezauglīgi.
Tā ir tāda skaista robeža, un kā tāda viņa ir jāgaida bez kādām bailēm. Tā ir ieviešana citā pasaulē, no tā tuneļa jau nav jābīstas, lai kāds, tas jau jāsaka tāds viņš tur ir jāpārvar, un tad jā. Nu, jau kas arī jāsaka, kliniskā nāvē nomirst, un tomēr kaut kā atgriežas vēl šajā dzīvē. Bet šā vai tā, un tad viņi atgriežas tīri nelaimīgi, cik jauki jau ir bijis, ka viņi jāsaka, aizgājuši. Nu, tas, ko šādi ļaudis stāsta, nu tā ir. Es uzliku sevi uz galda kā krūzi. Galds bija klāts daudziem, bet nevienam svešam. Un daudzi nāca un dzēra no tās. Nu, palicis pēdējais smogs, un krūze sāk skanēt. Klusi, klusi, kas to izdzirdēs, tas to izdzers. Un es aiziešu kā dziesma